Čau visiem! Sākot ar 2025. gadu, mēs esam uzsākuši jaunu sadarbību kopā ar Riga Hockey Cup. Un šīs sadarbības ietvaros katra nākamā mēneša pēdējā piekdienā mums iznāks jauna epizode podkastam, kur mēs runāsim par un ap sportu, protams, no visdažādākajiem skatu punktiem. Pirmo šīs sezonas epizodu mēs uzsākam ar Jākapu Grīnbergu. Hello. Jākaps ir augstu sasniegumu un sporta un fiziskās sagatavotības speciālists, kurš strādā ar visu līmeņu sportistiem, kā arī ar cilvēkiem, kuri vēlās izbēgt no diskomforta un ikdienas sāpēm, vai ne? Korrekt. Jā, un tu arī konsultē rehabilitācijas jautājumos, vai ne? Un Jā. Protams, ka pirmkārt ļoti svarīgi laikam atkal nodefinēties vēl precīzāk, lai nebūtu pārpratumu. Es neesmu medicīniska persona, es neesmu fizioterapeits. Līdz ar to par spīti tam, ka pēdējos gados kopš 18. 19. Nāk jau kādi 7 gandrīz gadi, es esmu tuvu rehabilitācijas jautājumiem, jo tā darba pieredze bijusi tāda, ka tas ir, ar ko cilvēki pie manis arī ir vērsušies. Mans uzdevums ir bijis izmeklēt, testēt, objektīvi apstiprināt vai noliekt kaut kādas korekcijas vai vajadzības šajā rehabilitācijas procesā. Līdz ar to pasauli man savienojot ar to pasauli, no kuras es patiesībā nāku, kas ir šis te augstu sasniegumu sports un fiziskās sagatavotība, tas izveidoja dabīgi tādu buķeti, laikam varētu teikt, ar zināšanām un iemaņām, kuras par laimi ir arī cilvēkiem palīdzējuši. Un tas ir tas, ko es tagad jau cenšos vairot un kultivēt ar komandu, kas varbūt sāk strādāt arvien vairāk arī ar līdzīgu pieeju un palīdzēsim, cerams, vēl vairāk cilvēkiem. Es tieši gribēju teikt, ka tu arī tu vispār aktīvi darbojies Latvijā un tu esi uzsācis 2 uzņēmumus, ja es pareizi sapratu. Viens ir veselības un sporta centrs, un tad otrs ir vairāk datu zinātne, varētu teikt, sporta datu izmanto zinātne, digitālās instrumentus, lai monitorētu, analizētu un skatītos uz fizisko sagatavotību. Nav noslēpums, tie, kas man tuvāk pazīst, tie zina, es esmu absolūts datu zinātnieks sirdī, man patīk cipari, man patīk viņus analizēt, jo vairāk viņi ir, jo labāk. un kas ir redzējuši filmu ar Bradu Pittu, Moneyball, par beisbolu, patiesas stāsts. Kā ASV beisbola līgas viens no viszemākajiem, ja ne pats zemākais budžets, balstoties uz statistiku savāc visspēcīgāko čempionu potenciālu komandu. Un man ārprātīgi fascinē tā doma, ka mēs to, ko ar aci varbūt nevaram ieraudzīt, bet iedziļinoties, izmeklējot, aprēķinot un izrēķinot, mēs varam to patiesību ieraudzīt. Bet vispār jau dati ir svarīgi, jo katrā gadījumā tu beigās tev ir kaut kāds pamatojums, uz ko tu balsti so savu, nezinu, kas tev ir tas secinājums par cilvēku, vai arī tu vari izstrādāt tādu programmu, attiecīgi, ja tu redzi kaut kādas izmaiņas tajos datos. Man bija prakse, un es tev vispār prasīšu vairāk par tavu pieredzi ASV, jo es zinu, ka tu studēji ASV un Spānijā, bet es pat arī studēju ASV, un es biju praksē ASV Militārajā akadēmijā uz sporta psiholoģijas vietu, bet mēs tur, viņiem tā sporta psiholoģija, viņiem patīk ļoti ietvert arī visu kaut kādas praktiskās lietas. Viņiem bija tāda laboratorija, ko viņi sauc K-Lab, kur viņiem bija VR brilles, viņiem bija tā tenisa bumbiņu mašīna, kas to šāja tenisa bumbiņas, tad viņiem bija tāds aparāts, es pat precīzi neatceros, kā viņš saucās, bet tāds milzīgs tā kā stikls ar gaismiņām, un mēs tur spēlējam visdažādākās spēles, ka viņiem ir jāvadās, viņi trenē savu periferēlo redzes sloku, reakciju, kā jau teici. Un tur mums tas viss bija savienots ar sistēmu, kur mēs skatījāmies un analizējām datus, reakcijas ātrumus, kādas ir izmaiņas, ka viņi katru dienu nāk pie mums un trenējās uz tādām lietām. Tā kā man dati nav sveši, es gan neteiktu, ka es esmu datu freaks. Ok, viss ir labi, bet on the same page, kā latviski saka. Un tu studēji ASV un Spānijā, pastāsti mums, ko precīzi tu tā kā... Klausies, es varu vēl ar tevi savienoties, es īstenībā sāku universitātē ar psiholoģiju.
starp citu. Jā. Un specifiski arī sporta psiholoģija bija, kas es biju ārprātīgi tajā interesēts, jo pašam Latvijā augot kā basketbolistam, tā bija, nav noslēpums, mana visvājākā zona, vieta vai elements. Man sauc dažreiz par melno zirdziņu, no kura nekad nevar zināt, kas notiks, tāpēc, ka viena spēle ritīgi labi, viena spēle vispār nekāda, un es tā arī īsti nekad tajā, kad es vēl spēlēju tajā laikā, es tā arī nesapratu, kā tad ar to tik galā un tam līdzīgi. Tad varbūt man to ir jāstudē, varbūt man to ir jāizprot un jāpalīdz tiem, kuri varbūt arī līdzīgi ar to cīnās. Tā kā es sāku ar to, bet sanāca tā, ka tā psiholoģijas programma nebija gluži tik arī spēcīga tajā specifiskajā universitātē, kur es biju. Un sporta psiholoģija man nāca vienu semestri, kā atsevišķu priekšmetu paņemt, bet tas nebija tā, ka tā bija visa programma. Līdz ar to es sāku skatīties un interesēties arī vairāk par to fizisko pusi, jo tas prāta un ķermeņa savienojums ir bieži vien tik ārprātīgi būtisks un tam līdzīgi. Tad jau es pievienoju otro programmu, vienmēr bija 2 mācību programmas vienlaicīgi. Tad šī psiholoģija plus fiziskā sagatavotība, sporta zinātne specifiski. Protams, ka beigās abas nevarēja panest un paliku pie tās, kur programma bija vienkārši spēcīgāka un ar vairāk iespējām un tam līdzīgi. Bet jā, tas ir bakalaura grāds sporta zinātnē, kuru tad attiecīgi pēc tam es Spānijā paplašināju un papildināju ar maģistra grādu šo augstu sasniegumu sportu un fizisko sagatavotību. Un labākā lieta, ko es iemācījos, bija tā, ka es neko nesaprotu, ka es neko nezinu. Bet, man liekas, ka ļoti svarīgi atzīt, ka varbūt varbūt nevajag teikt, ka tu neko nesaproti, protams, bet ka tu nezini visu, vai ne? Jo mēs neviens nezinām visu, un mēs vienmēr varam turpināt mācīties un augt. Bet noteikti pēc bakalaura var atzīties, deguns bija bišķi mākoņos un likās, ka ar ASV un tā, un tagad viss būs, var sakot, viss duras vaļā, bet īstenībā nē, tā kā nav tā. Tas vienalga sevi jāpierāda, jāparāda ar darbiem, nevis ar vārdiem, un tas prasa laiku to izkopt, atrast, dabūt šīs iespējas, un tad, kad viņas nāk, viņas ir jāņem. Un tad mēs tagad apmēram arī esam. Jā. Man vispār ir ļoti līdzīga pieredze tādā ziņā, jo es arī nodzīvoju ASV 7 gadus, un tagad jau mājā būs 3 gadi, kopš es esmu atpakaļ Latvijā. Vēl adaptējies. Jā, gandrīz, es teiktu, ka vairāk vai mazāk jau es esmu adaptējusies, bet man tas sākums arī bija ļoti grūts, jo es nezinu, vai pat tas bija tā sajūta, ka es biju ASV un tagad es visu vienkārši Latvijā dabūju, bet vairāk tas, ka man likās, es esmu tik labu pieredzi sakrājusi, ka man likās, ka man nevajadzētu būt problēmām iekļauties atpakaļ Latvijā un darīt, ko es gribu darīt, bet nē, tā galīgi nebija. Ir bijis garš un grūts ceļš, bet jā, te mēs esam. Jā. Augam, super. Attīstamies. Jā, es tev gribēju, viens no jautājumiem, ko es gribēju prasīt, ir, kā tu nokļuvi tur, kur tu šobrīd esi, un tu kaut kādā ziņā jau atbildēji uz to jautājumu, ka tu pats tu esi bijis basketbolists, vai ne, un tev intriģēja tā psiholoģiskā daļa no sākuma, un tad kaut kā tu ievirzījies tajā fiziskajā sagatavotībā studiju laikā. Tu vēl pats spēlē basketbolu? Ja man uzaicina un ņemos izlozē reiz gadā krastmačos. Okay. Bet tagad pēdējo es izlaidu. Un pēc tam es jau vairs neatceros, bet sveiciens kreisā krasta veterāniem. Es tieši gribēju teikt, tagad tu pārstāv kreiso krastu. Jā, bet visā citādi ļoti reti. Vēl joprojām naivi uzskatu, ka, ja 3 dienas es patrenētos, es metienu varētu dabūt atpakaļ tur, kur viņš bija. Tas varbūt bija mans trumpīts. Bet nē, es esmu pilnībā šobrīd atdevies rūpēm par tiem, kas nāk pie manis pēc palīdzības. Un iespējams, ka pat vairāk kā aizrāvies, apsēsts. Jo mācos šobrīd izbalansēt šīs rūpes par citiem, te pašā laikā nepazudīt rūpes par sevi. Tā ir iespējams grūtākā lieta šajā profesijā, daudzās noteikti. Un tas ir, kur es atrodos. Un jau kā arī uzņēmums numur 1, uzņēmums numur 2, viss paņem savu uzmanību un laiku, un tad konstants mācību process to atkal atrast balansu tajā. Tā kā ir man, kur augt arī tajā aspektā. Balans vispār starp rūpēm par sevi un rūpēm par saviem klientiem. Un vispār ir ļoti sarežģīts, tāpēc, ka tīpaši šādās profesijās, kur tu centies kādam palīdzēt. Bet es no savas pieredzes un izmācoties sporta psiholoģiju, esmu sapratusi, ka tas, ko es mācu klientiem, ir man pašai arī jāizmanto praksē. Savādāk tas realistiski nenotiks. Piemēram, es klientiem bieži ierosinu izmantot dienas grāmatu, kur viņi ikdienā apraksta savas emocijas, domas un mērķus varbūt nākotnē.
Es saprotu, ka man pašai tas arī ir jādara, lai es vispār varētu spēt funkcionēt balansā ar sevi un darbu, ko es daru. Bet varbūt tu man varētu pastāstīt mazliet par to, jo es zinu no personīgās pieredzes, bet par sevi es negribu runāt, bet par to, kā tava pieredze studējot ASV un Spānijā, kā tev šī iegūtā pieredze varbūt palīdz Latvijas tā teikt, profesionālā sabiedrībā, kurā tu šobrīd strādā. Kā tā pieredze, vai ir kaut kas, ko tu tā kā vari paņemt, ko Latvijā varbūt cilvēki par tādām lietām nerunā, vai ir kaut kas specifisks, varbūt, kas tev tā kā ir devis papildus tādu kā es sapratu jautājumu. Kirsītu salvējumu. Studiju laikā varbūt noteikti varu uzreiz pieminēt, ka tie ir tāds, sauksim to par kaut kādu infrastruktūras iespēju laboratorijas vai tam līdzīgi. Tas noteikti bija trumps. Tas, ka bija iespēja reāli praktizēties laboratorijās, būt klāt pie visām šiem fizioloģijas testiem un redzēt atkal datus un kā tas notiek. Varbūt tas bija viens no kaut kādiem trumpīšiem. Bet man jau grūti salīdzināt, jo es nestudēju šeit. Vai ne? Tā kā es nezinu, ko es dabūju vai palaidu garām. Manā izpratnē tas ir tas pats, bet varbūt tīri no tā, ko es dzirdu, kā tas ir šeit un kā tas ir tur. Varbūt tā bija specializēšanās arī vairāk. Varbūt tas bišķiņ, cik es dzirdu no malas, ka šobrīd, teiksim, studējošie fizioterapeiti, kas ir medicīnisks personas arī pēc studiju pabeigšanas, ļoti plašs īstenībā tas viņu spektrs, ko viņiem ir jāapgūst. Es kaut kā nepieķēru sevi, ka man būtu paigi plašie tie loki jānosedz. Varbūt bija tikai tas, kad programma par senioru vecumu cilvēkiem, viņu veselības kaut kādiem apstākļiem pret profesionālu sportistu. Bet vienalga iet runa par ķermeni, vienalga iet runa par adaptāciju, attīstību, trenēšanu, traumu risku menedžmentu un tam līdzīgi. Varbūt tā. Numur 3. Šis varbūt ir svarīgākais. Bet tas ir arī man personīgi. Es ļoti daudz laika pavadīju pats personīgi testējot to visu. Un man bija arī labi draugi tuvumā, ar kuriem mēs to kopā darījām. Piemēram, aizjām uz sporta fizioloģijas lekciju, iemācījāmies par tematu X un momentāli gājām uz svaru zāli un testējām. Un uz pašu sevi izjutām. Un mums bija laiks to darīt, mums bija vieta, kur to darīt. Un praktizēt un likt tās idejas kopā un arī kļūdīties pietiekami daudz pa ceļām un notestēt. Paralēli tam man nāk prātā arī īstenībā tas, ka es ļoti agri sāku to arī šeit Latvijā likt lietā. 2014. gads jau bija, kad es biju pavasarī atgriezies pēc studijām šeit. Un atradu vietu, kur pirmo reizi kaut ko vispār likt lietā un pirmo reizi cilvēkiem kaut ko rādīt un mācīt. Agrīni diezgan praktizēties. Tā praktizēšanās es tev pilnībā varu piekrist, jo man bija precīzi tāda pati situācija maģistra programmā. Es atceros, mazliet pirmā skolas nedēļa tā bija un cik tur tajā pirmajā nedēļā sāc kaut ko saprast un tad tev saka, jo man bija tāda programma, kas vispār bija ļoti praktiski veidota ar nosacījumu, ka tu praktizējies jau sākot no paša pirmā semestra, un tad mums arī bija tā, ka bija sadarbība ar vietējām vidusskolām un viņu sportistiem, tāpat arī manas universitātes NCAA sportistiem, un tad jau no pirmā semestra tev ir jāsāk runāt ar tiem cilvēkiem. Tu tāds jauns, neko nesaprot, bet man liekas, ka tā mēs arī vislabāk iemācāmies. Mēs iemācāmies no savām kļūdām, praksē esot. Man liekas, ka arī ļoti pašpārliecība uzaug, ja tu esi studējis, piemēram, 2 gadus un vispār neesi pielietojis praksē neko, un tagad tev jāiet tajā tā teikt, job marketā, latviski pēkšņi darba tirgu, un tev nav bijis tā pieredze praktiskā, tev jau vairs nav tā pārliecība par sevi. Lauziens beigais sanāk, ne? Tikt pāri kaut kādam tam pēkšņi, bet ja tu tā pakāpeniski laika pilina sistēmā iekšā, tad jau tu tur visu laiku esi bijis un līdz to lietā un orientējies, jūties pārliecināts. Okay. Super, paldies, ka pastāstīji par savu pieredzi. Man, protams, kā sporta psihologam interesē psiholoģiskā daļa un aspekti no visa, ko tu dari. Un studējot, protams, es arī daudz un dikti mēs saskarāmies un mācījāmies tieši par traumām un kā tas viss ir no psiholoģiskās viedokļa, kas notiek, kad sportistam ir trauma un kā viņš ar to tiek galā un to visu. Un tāpēc es gribēju tev prasīt, kā cilvēkam, kas strādā tieši no tās fiziskās sagatavotības puses,
vai ir kaut kādas specifiskas lietas, ko tu esi ievērojis, varbūt savos klientos, strādājot ar viņiem, kā viņi uzvedās šajos traumu periodos, vai viņiem ir, vai tu novēro kaut kādas motivācijas zudumu, vai jebko, kas varbūt tev ir kaut kā iekritis acīs? Te pilnīgi noteikti pat var atgriezties, es pat teiktu, vēl pirms traumas. Un es varu gan no savas pieredzes padalīties, gan arī iedot varbūt sistemātisku kontekstu lielākai bildei. Man pašam, starp citu, pēdējā oficiālā basketbola spēle Latvijā bija izbraukums uz, nav svarīgi uz kurien, bet tāls brauciens. Un arī notraumējos, izmežģīju potīti. Bet atslēga šajā visā bija tāda, kad braucot uz šo spēli autobusā kopā ar komandu uz milisekundi, manā prātā iezgās doma, vispār nebūtu tik slikti šodien satraumēties. Nē, šo met ārā, nē, bet tu nevar nodzēst viņu. Ja viņi tur ir. Un kāpēc man tā doma ienāca? Bet tāpēc, ka es biju izdedzis, pārguris, bez motivācijas, viss likās kā darbs, nevis baudu, es neiemācījos nekad vispār tajā visā, es tikai kā darbu viņu griezu riņķi. Un ja tu vienkārši savus dari darbu, neizbaudot viņu un vēl neredz to rezultātu, ko tu vēlējies, kas notiek ir, ka ķermenis un līdz ar to arī prāts meklē kaut kādu izeju no tās neveiklās un smagās situācijas. Un tā izeja īpaši ņemot vērā, ka mums ir kaut kāds spiediens, ko mēs uzliekam paši sev. Kaut kāds spiediens, ko uzliek treneris, ģimene, draugi. Ja? Jo mūs identificē kopā ar to, ko mēs darām. Ja? Jākabs Grindbergs basketbolists. Un es pat nezinu, kas ir Jākabs Grindbergs, ja viņš nav basketbolists. Es nevaru pazaudēt to. Es esmu spiests viņā palikt. Un tas ir tāds viņa izdzīvošanas instinkts, bet, redzi, sanāk, ka man vajag ļoti smagu iemeslu, lai to nedarītu. Un tā ir trauma. Tad man nevar pārmest, ka es nespēlēju. Man nevar pārmest, ka es netrenējos. Man ir iemesls, ko visiem ir skaidrs, nepārprotam, rekuspām puspotīt, daļai tur pāraut saite, lieciet man mierā. Es gribu, lai man liek mierā. Īstenībā tu visu, ko man vajadzēja, lai man bišķiņ liek mierā. Man vajag pauzi, man vajag atpūt, man vajag atjaunoties. Tagad tas ir nereti, kas mūs noved pie tādām akūtām traumām. Cita puse ir pārslodzes traumas, kas ir vienkārši kaut kas nolietots, kaut kas noberzēts, kaut kas nodils. Tas ir cits stāsts. Tad, protams, tas ir cilvēki sastopās ar bailēm, ar neziņu, ar nesapratni. Ja mēs baidamies no tā, ko mēs nezinām un nesaprotam loģiski. Un līdz ar to, kad cilvēks nāk pie mums un konsultējas, mūsu pirmais uzdevums numur 1 ir nomierināt šo situāciju, ieelpot un izelpot un radīt šo sapratni. Līdz ar to mēs varam datoru vaļā, mēs rādām anatomisku 3D modeli, mēs parādām precīzi, kas tas ir, kā tas izskatās, kā tas funkcionē. Un kāpēc nebūtu par to jāuztraucās, jo to var salabot. Tad miers ir numur 1. Kamēr tas ķermenis ir tādā uztrauktā aizsardzības mehānismā, grūti arī viņu plastiski kaut kā mainīt. Viņš baidās un pretojās un tam līdzīgi. Ejot tālāk uz priekšu, īpaši, ja tās ir akūtākas traumas un īpaši, ja tas ir vēl ar kaut kādu operācijas klātesamību startā, protams, ka tas ir milzīgs psiholoģisks trieciens. Gan profesionāļi, gan amatieri, gan jaunieši, es domāju, visi var vienoties, ka tas ļoti izsit no sliedēm ārā. Cilvēka seja, izteiksmē, grimase pilnīgi izmainās. Jā, varbūt no ikdienās smaidīgas uz jau tādas pelēkas un drūmas. Bet atkal kā kuram, jā, tas ir, kas mums ir, kā mēs esam audzināti un kādas ir mūsu tās. Tu jau arī tajā noteikti zini vairāk par mani. Jā, un man liekas, ka no visa, ko tu teici, arī ir ļoti svarīgi par to identitāti runājot, kā tu minēji, ka tu nezini, kas ir Jākabs Grindbergs bez basketbolists. Un sportistiem, kas varbūt izteikti savu identitāti, cik cieši sasaista ar sportu, savu profesionālo sporta veidu, kad viņiem ir vēl grūtāk, jo viņi, kā viņi sevi definē, viņi sev nedefinē kā vienkārši esmu cilvēks, kuram ir māsa, brālis, man ir mamma, tētis vai ne. Es spēlēju tādu un nodarbojos ar tādu un tādu sportu, bet viņi definē, es esmu basketbolists, es esmu hokejists, es esmu tenis spēlētājs. Un viņiem arī bieži vien visa pašapziņa par sevīm balstās, pieņemsim, uz iegūtajiem punktiem katrā spēlē. Precīzi. Un man liekas, ka jo vairāk mēs savu identitāti piesaistam un pielīdzinām tam sportam, jo grūtāk mums arī ir tikt ar traumām galā. Un es pat piebilstu, ja mēs viņu pārāk savienojam ar izmērāmiem rezultātiem, kuri nav mūsu kontrolē. Tas ir vissmagākais. Man mūžīgi kaut kur galvā stāvēja, godīgi var pateikt, ja es iemestu spēlē vairāk par 10 punktiem, man likās, ka ir laba spēle.
Un kas ir stulbākais, atzīšos, pat ja mēs zaudējām. Jā. Kas ir nākamā interesanta lieta. Es tikai pēc varbūt 4 gadiem pēc pabeigšanas spēlēt sapratu, ka esmu absolūti individuāls sportists. Es gribu, lai visi kļūdas ir mans, es gribu, lai visi triumfs ir mans, es gribu pats atbildēt par šīm kļūdām. Man nevajag, lai kāds vēl nāk un pārmet. Kas komandas sportā vispār nestrādā, vai ne? Jo interesanti arī tu sāki, vai ne? Savi iegūtie punkti, ja arī tava komanda ir zaudējusi spēlē, tu iegūti konkrētu punktu skaitu, tev liekas, ka viss ir kārtībā. Es biju priecīgs, pārējie bēdīgi. Vai arī uzvarēju fantastisks uzvaras, bet es nepieliku punktu tai uzvarai. Es nepiedalījos. Un tu nepriecājies par to uzvaru tā, kā tu vari. Asaras, vienkārši asaras, un nezinu, kur likties. Kas ir, ko es arī cik es strādāju ar tiem sportistiem, kuriem tā ir bijusi kā problēmas, vienmēr viņiem saka, ka jūs nedrīkstat sevi pielīdzināt tiem iegūtiem punktiem, tāpēc, kad it īpaši, ja mēs tevi iet labi visu laiku, tur, piemēram, basketbolā katrā spēlē iemet 10 punktus, vai ne, vai arī hokejā, es nezinu, tev katrā spēlē ir vārtiem, un pēkšņi sākās posms, kad tev nav 5 spēles, ka tu neesi dabūjis vispār nevienu punktu, piemēram, vai tev ir daudz mazāk punktu skaits, nekā tu biji iedomājies. Kas notiks ar tavu pašpārliecinātību, par tavu apziņu, par to, kā tu var spēlēt un kā tu turpinās spēlēt? Noteikti, ka nebūs laba situācija. Absolūti. Nu, un varbūt noslēdzot, pieejot pie tāda profesionālā sportista prāta vairāk. Kopsumā man jau liekas, ka tas profesionālais sportists kaut kā ir ūdīts vēl daudz dziļākos slāņos un dimensijās, un viņu pat tas nesalauž īsti. Tūlīt, man liekas, ka tik līdz operācija ir pabeigta, un tas cilvēks ir vai nu pamodies, vai sāk atkal lēnām sajust savus kājas, man liekas, ka viņš jau tad ir pieņēmis lēmumu, kad skaidrs, es tikšu šo galā. Un man liekas, ka profesionāli sportisti, kaut kā ne tikai profesionāli, vispār tādi sportisti ar labiem sasniegumiem, viena no, man liekas, lietām ir, ka viņi arī ir ļoti izfiltrējuši kādus cilvēkus sev turēt blakus un kādus ne. Līdz ar to viņiem ir vajadzīga atbalsta komanda, kur turpina viņu turēt uz šīs pozitīvās trases. Grūtāk mēdz būt jauniešiem, kuriem ir kaut kāds šis arī vecāku spiediens mājās. Viņi vēl ir vecuma posmos, kuri viņi arī nemāk varbūt precīzi to komunicēt, pateikt, izstāstīt. Un pat ja varbūt, nevienmēr, ne visi, protams, bet ir gadījumi, kad pat ja viņi cenšas un mēģina, nevienmēr tas vecāks arī māk to uztvert un saprast. Jo vecāki paši ir auguši varbūt sportisti, viņi ir maukuši cauri, viņi ir tur sāpējuši ceļi, nekas. Bliežam tālāk, un tad mēs jau audzinām, protams, mīlot un dodot to labāko, bet mēs ņemam pēc savas prizmas, pēc savas pieredzes, un tas nevienmēr ir labākais, Un tad tas bišķiņ, kur mēs es to saucu par sporta diplomātiju, mēs varbūt šajās konsultācijās un mūsu sadarbībās varbūt šur tur, cik varam un cik vajag, lēnām iemetam tādus arī informāciju gabaliņus, ne jau, lai kādam mācītu kaut ko, bet vienkārši mēs iedodam informāciju, lēmums ir jūsu pusē. Un viena no tām lietām ir šī komunikācija, šī sapratne par to, kas ir svarīgi, kas nav svarīgi, kur ir robežas kaut kādas, kuras varbūt nevajag pārkāpt. Tā teikt, iedot kaut jaunu skatu punktu. Perspektīvu vai citu veidu, kā uz to skatīties. Bet vispār tā saruna par vecākiem un vecāku spiedienu ir diezgan sāpīga, manuprāt, tāpēc, ka bieži vien, lai arī vecāki to dara no vislabākās sirdsapziņas un tikai labu gribotiem saviem bērniem, viņi bieži vien cenšas uz tiem bērniem izdzīvot savus neizdzīvotos sapņus, piemēram, vai uzliek pārāk lielu spiedienu. Un es godīgi sakot, man liekas, ka es piedalījos vienā seminārā Latvijas Hokeja Federācijai, kur es viņiem prezentēju par stresu un spiedienu un tādām lietām. Un pēc tam Harijs Vitoļņš runāja, un viņš teica, ka vispār ir tīpaši jauniešiem, gan vecāki, gan treneri, mēs pārāk jauniem bērniem uzliekam pārāk lielu spriedzi un stresu, un kad viņi vienkārši izdeg tajā posmā, ka viņiem vajadzētu jau iet nākamajā līmenī. No fiziskās sagatavotības puses, tu arī to saskati? Kad ir pārāk, varbūt, lielu slodzi mēs uzliekam sākotnēji tam ķermenim, kurš nespēja ar to tik galā. Fiziskās sagatavotības pasaulē to sauc par agrīnu specializāciju. Mēs vēl tikko šovasar ar kolēģiem Reini Krēgeru un Normundu Vārpu bijām kopīgi izstrādājam projektu, lai apskatītu un risinātu šos jautājumus. Un viena no lietām bija treniņu, specifiski fiziskās sagatavotības treniņu attiecība pret spēļu vai sacensību laiku.
Un ļoti daudz mums, es domāju, ne tikai Latvijā, es domāju, tas ir universāli. Mēs tos tā kā talantīgākos un labākos tik ļoti gribam kaut kā likt lietā, vai tāpēc, ka, nezinu, mēs tur gribam uzvarēt to Latvijas jaunatnes čempi, vai, es nezinu, kas tas precīzi tam apakšā vēl gluži ir, gan jau tie iemesli dažādi, bet mēs viņus vienkārši izsmeļam agri, ļoti agri. Un tā ir, kā tu saki, tad, kad viņiem vajadzētu plaukt, tad viņi jau ir tā kā jau daļai jau ir entās traumas ar cēlu un potīti, un viņš vienkārši ir izlaidis nenormāls periods, kaut kā viņam vajadzēja vienkārši būt veselam, visu to laiku un pacietīgi sagaidīt to momentu. Noteikti tā agrīnā specializācija ir tas, pie kā daudz tiek strādāts, un ļoti vienkāršais risinājums. Ko starp citu ASV, man liekas, ir atkodoši diezgan labi, jo viņam ir 3 sezonas, sporta sezonas, vai ne? Tu vari vienā gadā nospēlēt basīti, beisbolu un amerikāņu futbolu, ja tu gribi, Tas ir varbūt viens, es nezinu, vai risinājums, bet noteikti, ko mēs esam redzējuši, abi divi noteikti ASV. Jā, pilnīgi noteikti, un arī vispār ir pilns ar zinātniskiem rakstiem par šo, vai arī, ja paskatās intervijas no, tā teikt, labākajiem no labākajiem, vai ne? Es esmu skatījusies interviju, piemēram, bija ar Wayne Gretzky, hokejistu, vai ne? Kas ir slavināts kā visu laiku labākais. Vai arī tas pats Sidnijs Crosbys, manuprāt, ir teicis, un es runāju par hokeju, jo tas ir mans lauciņš, vairāk to pārzinu, bet visi šie sportisti runā par to, ka viņi sāka specializēties, es negribu samalot, bet man liekas ap 10-11 gadiem. Jo līdz tam vecumam vispār vislabāk arī, ko zinātniskie raksti ir pierādījuši, ir tā dažādība. Jo tu iegūsti tu ietrenē savus dažādākās muskuļu grupas, ko varbūt kā hokejistam tev nevajag, bet tu ietrenē kā basketbols, un līdz ar to tu esi labāks kopējā pienesumā vispār kā sportists pēc tam. Un kā tu saki, ir tās 3 sezonas. Ir rudenī, ir ziemā un ir pavasarī. Un, ja tu spēlē basketbolu rudenī, tu ziemā vari uzspēlēt. Ziemā viens no maniem bija wrestling, kas viņiem tur ir, un tad pavasarī lacrosse, piemēram, vai beisbolu. Tev ir tās iespējas. Mums jau vispār, manuprāt, sports un izglītības sistēma nav tik ļoti sakonektēta, kā tas ir ASV, un līdz ar to mums arī ir grūtāk, jo mums sports ir kā, tā teikt, mums nenāk pa brīvu, tas nav iebīdīts kaut kā tajā sistēmā iekšā, lai bērniem būtu tās iespējas. Jā, piekrīt. Un bišķiņ vēl paturpinot to domu vēl tālāk, man ir bijuši diezgan daudz vēsturiski jautājumi, un es to stāstu, es esmu arī stāstījis. Vecāki jautā, kad es taču tur bērnībā kāpu kokos, spēlēju futbolā, pēc tam aizskrēju basīti uzspēlēt, neko daudz pat nepaēdu, vēl tur ar čomiem vēl kaut ko paskraidījām un ķerenis uzspēlējām. Man viss bija kārtībā. Kāpēc tagad ir tās traumas un visi šie kaut kādi aktīvie momenti? Un realitāte jau ir tāda, ka mēs taču tagad tie bērni nav pilnīgi citā vidē. Tā vide jau ir nenormāli nomainījusies. Jo ir tik daudz uzmanību novērsošu faktoru, tie paši telefoni, planšetes, PlayStations un vispārējais, kam, protams, savu laiku vajag, un tas ir fine. Bet sanāk vienkārši tas, ka pat ne tik daudz par muskuli, bet par nervu sistēmu. Tad, teiksim, mūsu tas premotorais vai motorais korteks, kas rada šīs te kustības, sanāk, ka kādreiz mēs dabīgi vienkārši dabūjam ļoti milzīgu informācijas daudzumu no tā visu, ko mēs darījām. Ja tas ķermenis pazīst, kā ir būt kokā, kājām gaisā, viņam tas ir skaidrs. Līdzīgi kā mēs ar riteni iemācāmies braukt. Tikai vienu reizi mēs to iemācāmies, bet tad forever mēs to mākam. Līdzīgi ar daudzām citām kustībām. Vienkārši viņas nekad nav darītas. Mūsdienās, starp citu, tic vai nē, ir vēl joprojām jaunieši, kuri nekad nav uzkāpuši kokā. Un treneris vasarā nometnē saka, for fun, mums pakāp kokās, un viņi visi skatās, kāpēc jākāp kokā. Kāpēc? Citā pasaulē mēs dzīvojam. Cita pasaule, vai es nezinu, es bērnībā, lai izklaidētu sev jūrmalā, atradu gāra koka kātu, un es viņu balansēju plaukstā, un es iemācījos balansējot, nogulties uz muguras un piecelties kājās. Tagad es šo simulēju ar veikalā nopirktu koka kātu, un es dodu, tad jauniešiem viņi pamēģina. Tātad šī informācija, ko mēs esam nogaršojuši vai aptaustījuši, ir pilnīgi citā apjomā. Otra lieta, ko varbūt ir vērts apspriest, es negalvoju par to, bet man ir nojauta par to, varbūt tu vari pakomentēt vairāk, man ir aizdoma, ka arvien vairāk tas jaunietis arī ieiet tajā sportā ar pilnīgi citu ambīciju un pilnīgi citu mērķi. Man šķiet, ka kādreiz tas bija vienkārši tāpēc, ka man patīk, un es gribu labi pavadīt savu laiku, un es jūtos labi, un
es baudu. Man ir aizdoma, ka tagad es redzu, ka ir tik daudz zvaigznes un piemēru, kam es gribu būt tas, un es gribu sākt iet to ceļu uz to, pat nezinot, ko tas prasa. Un komplektā tam varbūt ir kaut kāda, varbūt arī daļa puse, atkal vecāku un treneru pusē, kur arī grib to atbalstīt un veicināt. Un mēs sākam vairāk domāt brīžam īstermiņa nekā ilgtermiņa arī domāšanā. Jā, nē, es tev pilnībā piekrītu. Man liekas, ka tā ir viena no problēmām, kad mēs uz sportu vairs neskatāmies kā kaut ko, kas mums pirmkārt uzlabo mūsu veselību, fizisko un vispār labsajūtu, kā mēs jūtamies. Un par to, ka tas varētu sagādāt prieku, mēs uz to skatāmies vairāk tikai jau no tāda profesionālā skatu punkta. Ja es to daru, tad es to gribu darīt tā, lai es ar to varu pelnīt naudu un spēlēt profesionāli. Ir īpaši ņemot vērā, ka tikai mūsdienās ar visām sociālajiem mēdījiem mēs redzam, ir pieejama informācija par to, cik tur pelna tāds un tāds spēlētājs. Un tad līdz ar to tas, kas nav slikti, vai neizvirzīt mērķi, ka tas ir tas, kur mēs vēlamies nokļūt, bet tas attiecīgi ir pamainījis vispār visu uz to, kā mēs skatāmies, kas ir sports un ko tas mums dod kā cilvēkam parastajam. Tieši tā. Un man liekas, tāpēc gan tā sporta treneri, gan arī varbūt fiziskās sagatavotības un viss, kas iesaistās šajā procesā, manuprāt, ir nenormāli svarīgi, ka mēs par to kopistiski runājam, ka mēs par to stāstam, ka mēs tiem jauniešiem un viņu vecākiem ģimenēm par to stāstam, jo tad mēs esam vienoti tajā vīzijā. Un tas labākais, un arī kāpēc varbūt tā datu lieta šeit var palīdzēt kaut kādā mērā, ir tas, ka mēs lēnām, cerams, sāksim domāt ilgtermiņa skatā. Vispirms, lai izaug vesels bērns uz veselu cilvēku, un tad taisam viņu par sportistu. Kad nesākam to šeit saknēs. Un ļaujam viņam iemācīties to, ko es nekad neiemācījos. Varbūt tā ir mana īpatnība, bet es nekad neiemācījos to baudīt. Varbūt vēl projām. Un tas ir tik svarīgi. Un tas ir tik svarīgi, lai tu turpinātu un būtu tajā iekšā, bet man tas bija darbs, un man tā bija atbildība, vai man tas bija bailes, kad kāds redzēs, ka es padodos, un kaut ko tad man teiks par to, un atkal šī identitātes problēma un tam līdzīgi. Tā kā baigi svarīgi ir ar tiem jauniešiem runāt par to visu. Un kad viņi pie manis nonāk, ja es redzu, ka man ir brīdis un iespējas, cenšos to izdarīt tīri tādā personīgā pieredzes kompetencijā, ne profesionālā, protams. Un kā tu saki, ļoti svarīgi ir vienkārši izaudzināt veselīgu cilvēku, vai ne? Īpaši tāpēc, ka ja arī viņi kļūst par profesionāliem sportistiem, viņu karjerē tāpat kaut kad pienāks beigas, un viņiem būs jāiekļaujās attiecīgi pārējā sabiedrībā kā pilnvērtīgiem pilsoņiem. Un līdz ar to tāpēc ir tik svarīgi koncentrēties uz to, ka tu esi kā cilvēks, tu neesi tikai sportists. Komunicēt un mācīt tās labākās lietas. Tieši tā, un cik daudz labas lietas mēs iemācāmies pa ceļam. Ja tā ir komanda, mēs iemācāmies strādāt komandā, vai manā gadījumā to, ka es neesmu komandas cilvēks, un man arī ir tas jāiemācās. Vai mēs iemācāmies pārvarēt grūtības un disciplīnu un režīmus un tam līdzīgi. Un tas mūs norūda, tas ir vajadzīgs. Un, tā kā kopīgiem mums jābūt vienkārši vienotiem tajā filozofijā un vērtībās, caur kurām mums to būtu jākultivē. Es domāju, ka tieši tā, vērtības, ko mēs vēlamies no tā paņemt, tas ir tik svarīgi nodefinēt to pareizi un produktīvi, lai tas strādātu. Nevis, ka tev ir tā viens mērķis, ka es gribu tikai būt profesionāls sportists un tikai tāpēc es tagad cīnīšos, centīšos, kas ir labi, protams, bet ka tu beigās jau ir tāda pārslodze, ka tu izdedz vai tu sabojā savu muskuļu, tev vienkārši nespēja vairs funkcionēt, līdz ar to tu ilgtermiņā nekur tālu netiksi ar to. Un tas tad attiecīgi centrālais tas iemesls, kāpēc ir šis datu, zinātniskais datu projekts un uzņēmums, kurš kā reiz vēlās kultivēt šādu datos balstītu pieeju, lai mēs ātrāk noķertu to kaut izdegšanu vai stresu līmeņus, vai miega trūkums un tādas lietas, vai varbūt mēs konstatējam, ka tā ķermeņa pašajūta neatbilst tai slodzei, ko mēs tūlīt varbūt saņemsim, un mēs cerams. Mēs nekad nevaram paredzēt traumas. Neticu, ka kādreiz varēsim, tad mums ir kristāla loda un viņai ir jāstrādā. Bet mēs vismaz varam veidot korelācijas. No katra trauma gadījuma, kas notiek, mums būtu kaut ko jāiemācās katru reizi. Citādāk tas ir pilnīgi pavelti. Un šīs sistēmas mērķis ir piefiksēt vienkārši tos apstākļus. Tas tā mentālais profils sauksim, kur tas cilvēks bija tajā brīdī, kas ar viņu notika, tad mēs tos profilus liekam kopā un studējam un mācāmies un cerams nākotnē mums šī informācija būs tik daudz, ka mēs varēsim
noķert tos bīstamos momentus un pasargāt, cerams, to jaunieti, pirms viņš ir pilnībā jau nokrits no kājām. Baigi labā ideja. Un par to, ka jāmācās no katras traumas, es precīzi tāpat arī vienmēr saku, ka jāmācās no katras kļūdas. Jā. Ja tu neiemācies, tad bezjēdzīgi. Pilnīgi bezjēdzīgi. Turpināt tikai atkārtot to pašu, kas novadīs tevi tajā situācijā. Un tieši to pašu mēs arī darām Sporta un veselības centrā Vantis, kur mēs arī dokumentējam. Es gribēju tev prasīt, pastāst mums vairāk par to, ko jūs darat. Arī tur mēs tagad esam aktīvi, vēl saknēs un startā, bet aktīvi ieviešam kultūru un vērtību, kad viss šis te vingrošanas process tiek rūpīgi dokumentēts, piefiksēts. Un komplektā ar to mēs tādā saīsinātā versijā arī gan objektīvi, gan subjektīvi ievācam informāciju par to, kā klients jūtās tajā dienā, kāds ir miega kvalitāte bijusi iepriekšējā naktī. Jo, ja tie cipari ir nosēdušies lejā pret viņu to vēsturi, tad kāpēc man viņu mocīt šodien? Jā. Tad man ir kāda jēga, ne viņš to paņems, ne būs efekts. Ja? Tad mēs uzreiz objektīvi redzam, ka mums tā dozācija ir jāieliek maigāk, lai būtu loģika tajā visā. Tur pretēji, ja cilvēks mēs redzam skaidļos objektīvi ir atjaunojies un spēcīgs un labi gulējis atpūties, mēs varam dot bišķi vairāk iekšā, mēs vairāk no viņa prasām. Lūk, un tad arī tur tie dati, manuprāt, ir diezgan būtiski. Un varbūt mēs uztaisam treniņa sesiju, kur specifiskai kaut kādai problēmai diagnozē, teiksim, par celi. Varbūt mēs redzam negatīvu efektu. Varbūt viņš ir sakairināts no tā, ko mēs izdarījām. Kaut gan mēs negribējām, bet tā var gadīties. Tas ir normāli daļa no procesa. Ok, mēs to piefiksējam, atsauksmē no šī te klienta un cilvēka. Uzreiz mēs varam iemarķēt, kas bija tie potenciālie kairinātāji, kurus mums nevajag vairs atkārtot, un mēs mainām, mēs pielāgojam konstantu savu plānu. Un tādā veidā mēs atkal ilgtermiņā ar laiku būsim izveidojuši tādus gatavus, tādus tā kā kā varētu nosaukt, nezinu, mapītes, vai vadlīnijas, jā. Šī problēma, šī situācija, mums jau ir 10 soļi, kā viņu atrisināt, un mums vairs nav jāzīlē, mums vairs nav jāimprovizē, mums nav jādomā, un mēs viņu izkopjam arvien precīzāk un arvien skaidrāk, un atkal dati ir tie, kas mums to palīdz. Jā, bet tas, pēc tā, ko tu saki, es klausos, ka jums ir vispār tāda kaut kādā ziņā holistiska pieeja, jo miegs ir svarīgs, vai ne, kas, manuprāt, jau mēs mūsdienās visi to saprotam, ka miegs ir svarīgs, lai mūsu muskuļi atjaunotos, lai mūsu smadzenes atjaunotos, lai mūsu atmiņa strādātu, bet tas pats arī uzturs, vai ne, mūsdienās ir īpaši, kad mums ir tik ļoti pārstrādāti produkti. Arvien grūtāk tas ir, jā. Un arī pieejamība un izmaksas un tam līdzīgi, protams. Jā. Uzturs, protams, ka esmu studējis, daudz ko par to zinu, bet tā noteikti nav mana galvenā kompetence. Tā kā tur es atļaušos kādam uzturs speciālistam parunāt manā vietā. Tu saki, holistiska pieeja, es tā gribētu domāt, es tā gribētu piekrist. Tāpēc, ka ir pārāk daudz gadījumu, kur tas problēmas esošais cēlonis ir pilnīgi citur, kur mēs to problēmu jūtam. Un tāpēc mums ir jāredz tā lielā bilde. Mums ir jāuzdod jautājumi par ikdienu, par miegu, par stresa menedžmentu, par enerģiju un tā tālāk. Jo varbūt tur ir tas risinājums ārprātīgi vienkārši. Viens no labākajiem piemēriem, manuprāt, šajā kontekstā ir bijuši vairāk šādas konsultācijas. Cilvēks labajai rokai sūdzās par diskomfortu šeit, pie elkoņa iekšpusē. Un viss kaut kas ir mēģināts, un precāp zāles, un teipi, un nekas īsti nepalīdz. Labi, domājam. Kāda ir ikdiena? Ko mēs darām ikdienā? Mēs strādājam pie datora, kur roka tur pelīti labā. Nav gadījumā tā, ka elkoņa mala berzējās pret galda kantu visu laiku, katru dienu. Tieši tajā vietā, kur nervs starp citu iet garām. Jā. Pamēģinam uzlikt spilventiņu mīkstāk tur apakšā, un ir labāk. Viss. Man ir arī personīgs stāsts par šo ikdienas darbs pie datora galda, un man ir darbā tā, ka man ir 2 monitori. Un tas, kā es sēžu, es vienā skatos vairāk. Es laiku sēžu šķīvi, tā kā apakšdaļa man ir vienā līnijā, bet es augšu iegriežu visu laiku, un man pirmkārt pleci ir palikuši šķīvi, man sāp spranda, un arī es par to nebiju aizdomās, es aizēju pie fizioterapeita, viņi saka, pastāsti. Arī man saka, nevis pastāsti, bet parādi, man apsēdies, kāds sēdi darbā pie galda. Es tā kā apsēžos, kur tev ir monitors? Un es tādu, un te, aha, tev ir 2. Tas jau ir tāds, jā. Un tā kā, tas ir, ļoti svarīgi. Tā holistika un tas, ka var būt tik daudz ikdienas kaut kāda sīkuma, ko mēs darām, kas patiesībā ir lielāks ikdiena. Tas cēlonis. Un ļoti bieži vēl, ko mēs redzam, ir līdz galam neatrisināta vēsture. Ir bijusi kāda operācija vai bijusi kaut kāda trauma, bet viņa nav tad jau atrisināta. Līdz ar to tas neizbēgam velkās mums līdzi.
Un nu jau jautājums ir, vai tā ir vēl esoša problēma, vai tā neatrisinātā problēma ir radījusi jau jaunu problēmu. Tāpēc, ka visu laiku mēs kompensējamies un pielāgojamies, un elementārākais piemērs man sāp šis labais celis, līdz ar to es neapzināti staigāšu vairāk uz kreisā. Dabīgi pielāgošanās, lai izdzīvotu. Un tad jautājums ir, cik līmeņos mēs to reakciju ķēdīti atļausimies uzbūvēt. Ja? Un tad, jo garāk tā ķēdīte ir, jo tālāk mums ir jārokās atpakaļ uz startu, un tad mēs atkal neizbēgam ejam tam visam cauri. Un tas ir kārties piemērs par to, kad mēs nevaram... Tā galvenā lieta ir, ka mēs nevaram vienkārši simptomos koncentrēties un ārstēt simptomus. Mums jāiet saknē. Un lai ietu saknē un zinātu, ka mēs kaut ko tur mainam, mēs arī... nevajadzētu, kad vien iespējams ir izņēmumi un ir viss kaut kas, bet par sāpēm runājot. Instinkts ir, man sāp, man vajag, lai nesāp. Bet patiesībā, ja mēs tā lēnām padomājam, tas sāpes taču mums vajag, lai es zinātu, vai es kaut ko mainu tajā situācijā vai nē. Smadzenes sūta signālu par to, ka kaut kas ir iemesls tam apakšā, vai ne? Un tā ir mana navigācija. Lai es palīdzētu tev. Jo citādāk, ja tev ir paņemt pretsāpju zāles vai mēs noteipojam vai ko, es nezinu, vai tev paliek labāk. Varbūt mēs turpinam to bojājumu veicināt tikai pa to laiku, tik līdz noņem to teipu nost, viss vēl sliktāk palika. Tā ir baigā lieta, kas ir, mēs esam beigās piespiesti sevi ieskatīties. Un izjust. Es absolūti piekrītu, jo es arī to visu skatos no psiholoģijas puses tāpatās, vai ne? Pirmkārt, domājot par stresu. Daudzi stresu uzskata kā kaut ko negatīvu. Kaut kam patiesībā ir gan pozitīvais stress, gan negatīvais stress. Un stress vispār mums ir nepieciešams, jo kaut vai domājot vēsturiski, vai ne, alu cilvēku laikmetos, kad cilvēki dzīvoja, viņiem bija nepieciešams stress un spriedzi, jo tas ir tā kā tas fight or flight mehānisms, kas mums strādā, kas mums paziņo par to, ka mums ir kaut kā jārēģē uz situāciju, un tāpēc stress mums vispār ir ļoti vajadzīgs un pozitīvs. Bet arī par to, kā tu sāki, jo ne, mēs mūsdienās, ne vispār mūsdienās, bet vispār, manuprāt, vienmēr ir bijis standarts, ka mēs trītojam to simptomu, nevis pašu sakni. Un man ir personīga pieredze arī no šitās, es par to runāju savās iepriekšējās epizodēs, par to, kā es pāris gadus atpakaļ sāku piedzīvot panikas lēkmes. Un tas process, ejot tam visam cauri, bija tā, ka tu gribi tikt vaļā no tās trauksmes uz sitienu, bet tu jau no viņas ilgtermiņā netiks vaļā, ja tu nesaproti, no kā tev tas vispār nāk un kas tev izraisa to visu. Un tāpēc man patīk arī psiholoģijas puse no tā visa, kad, protams, mums ir visādi antidepresanti un zāles, ko mēs varam lietot, lai no tā ikdienā tikt vaļā, bet tas neatrisina to saknes problēmu. Un ilgtermiņā domājot, mums tas viss nāks atpakaļ. Un tāpēc tas tā. Līdzīgs jautājums man šādi izskan arī reiz no jauniešiem par uzturu bagātinātājiem. Vai man vajag šito? Vai man vajag to kreatīnu vai proteīnu vai tam līdzīgi, kurš starp citu atkal es atļaušos skaidri pateikt, es neesmu top speciālists, man ir par rokai daudz zinošāk cilvēku šajos jautājumos. Bet tā atbilde, pie kuras es vienmēr nonāku, ir tā, ka klausies, bet vai tu esi sakārtojis tos 3 pamat jautājumus, uz kuriem mēs vispār eksistējam, kas ir labs miegs, fiziskā aktivitāte un labs ēdiens. Tā kā vai tu paēdi normāli ēdienu reizi dienā un dabū to. Tikai tad, kad tie visi 3 ir, mēs varam domāt par ekstra, kas ir šis uzturu bagātinātājs, nevis uzturs pats par sevi, vai ne? Un tad, loģiski. Tad skatīsimies to, un ja tu to sakārto, un ja tiešām būs vajadzība, profesionāls sportists. Kāpēc profesionāls sportists to lieto? Loģiski, tāpēc, ka vienkārši nevar paspēt apēst. Nevar paspēt izgulēt. Pie tāda apjoma tu nevar paspēt. Olimpieši, nemaldos, Maikls Phelps bija viens no gadījumiem, un spēka vīri tur ir pār 12,000 kalorijas dienā, ko viņam kaut kā jāpaspēj dabūt iekšā. Tu nevari paspēt pat sakost to visu, līdz to ir jādzer. Un jāatbalsta miegs, lai miegs būtu maksimāli kvalitatīvs. Tad tie ir tādi mazo detaļu vēl variācija punkti, bet mums pašā pamatā vienalga šīs 3 lietas katram jādomā. Es par to runāju, es par to stāstu, vai man tas ir perfekti? Absolūti nē. Man šobrīd klibo laikam 2 noteikti. Viens man uz diegiem turās. Bet tas ir, kur mēs sākām šo sarunu. Es tik ilgu laiku esmu rūpējies par citiem un tik ļoti atdevies tam ar deksmi un ar vēlmi tiešām palīdzēt un radīt rezultātu. Es esmu aizmirsis to darīt sev. Un tagad es tikai mācos to izbalansēt. Bet arī tas ideālais balans ir neiespējams. Mēs to visu ļoti labi zinām. Ir vienkārši kaut kā tomēr jācenšas. Ja es piekliboju vienā pusē, pēc laika jāatcerās, varbūt jāpamaina tās prioritātes, lai kaut kā atsistu atpakaļ to.
nokavēto. Jā, arī nenormālākā plānošana un laika organizēšana, ko noteikti racionāli mēs visi saprotam perfekti, bet tad ej un izdari. Tad kaut kad ir jābūt darbībai, kas Tieši to tā. ietekmē. Vai ne? Jā. Un atkal, tad ir mācību process to balansēt un atrast un izdarīt, jo tas cilvēku skaits, kuri meklē to palīdzību, pats no sevis gluži nesarūk. Ja, un tad ir jādomā, kā sevi nepazaudēt tajā visā. Jā. Labi, super. Pēdējā lietiņa, ko es tev gribēju pajautāt. Noslēdzošā, jā. Kāds būtu tavs profesionālais viedoklis, ne viedoklis, bet ieteikums? Vai vienkārši mūsu general sabiedrībai, vai arī tieši sportistiem, jauniem vai jau profesionāliem? Kāds būtu tavs ieteikums, lai vienkārši saglabāt to savu veselību, domāt par savu fizisko sagatavotību no veselīga, holistiska skatu punkta? Kāds būtu tavs ieteikums? Jāpasaka kaut ko tādu, kas nav pateikts, ne? Tad nebūs jēga. Man pirmais nāk prātā, es to arī ķeršu un ņemšu. Kas ir tas, ka mazāk ir vairāk. Un ķermenis vairāk, mums ir, kā mēs varam dozēt tās lietas. Mums ir apjoms, tad cik daudz mēs lietas darām, intensitāte, cik smagi mēs tās lietas darām, frekvence, cik bieži mēs to darām, un tad varbūt ceturtais ir tips, ko mēs darām. Tā kā variācija vai metode. Tad reku mums ir 4 instrumenti, ko mēs varam spēlēties, uz ko mums vajadzētu koncentrēties visvairāk. Frekvence ir atslēga. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs saknē runājam, kas ir treneris, kas ir tas pats fizioterapeits, ko mēs darām. Mēs veidojam adaptāciju. Tad mēs veidojam kaut kādu šūnu, struktūru, funkciju izmaiņu organismā. Tā ir adaptācija. Un, lai šo adaptāciju radītu efektīvi, frekvence ir iespējams svarīgākais elements. Tad, ko tas nozīmē, ir labāk ir maz, bišķiņi, bet ļoti bieži, nekā reizi mēnesī un tad šausmīgi daudz un intensīvi. Jo tas reizi mēnesī ir tik skarbs kontrasts, ka mēs pat vairāk sev nodaram bieži vien pāri. Klasisks piemērs, jaunā gada apņemšanās, beidzot iešu uz svaru zāli un vingrošu, un tagad to, ko es neizdarīju 2 gadu laikā, es mēģināšu iespiest vienā dienā. Un nākamajā dienā es vairs nevaru pastaigāt, man sāp viss malas, es vairs neesmu motivēts turpināt, tāpēc, ka man sāp viss malas, nevaru pat repēm pat paiet, un man vēl sāp cēles, kas man iepriekš sāpējis, aizmiršu par to. Un mēs gribam visu uzreiz un tagad. Jā. Un tas tā nenotiek. Bet tas vienkārši tā nenotiek. Tāpat evolūcija, tu pat pieminēji jau cilvēki. Jā? Cik mums miljoniem gadu vajadzēja, lai viss mūsu žokļi, smadzenes, skelets, viss attīstītos, lai mēs būtu tas, kas mēs esam tagad. Tas ir ārprātīgi lēni, mazi pilieni un kumosiņi. Un iespējams tas ir tas, kur tie profesionāli sportisti arī, kāpēc viņi ir profesionāli. Jā. Tas ir viņu ikdiena visos līmeņos, no ēdiena līdz miegam, līdz fiziskai slodzei. Visu laiku pa mazam aprēķinātam gabaliņam pilināt iekšā. Tas ir līdzīgi, varbūt vēl viena analoģija ir, nezinu, nevajag maizi pārēsties, bet laba analoģija, manuprāt, ir, es visu kukulu nevaru reizē apēst, bet es ņem pa mazam gabaliņām man liek iekšā, un tas ir bieži, un pa bišķiņ būs vienmēr labāk nekā retāk un šausmīgi intensīvi un daudz. Super, paldies! Es ar tādu pašu pieeju runāju parasti par mērķu uzstādīšanu un kā mēs tur nonākam, vai ne? Man ir, ja man būtu iespējams, es tādu parādītu uz ekrāna kāds izstāsts, bet ir tāda bilde, kur ir 2 veida trepes. Viena ir ļoti tālu viens no otra pakāpiena, otram ir pa maziņam, bet daudz, pa kurām trepēm tu ātrāk, vieglāk uzkāps, vai ne? Tās, kur ir vairāk un biežāk tie pakāpieni, un tas ir precīzi tāpat, kā tu vispār runā tagad par to fizisko sagatavotību un kā mēs vispār skatāmies uz savu veselību. Tā kā, paldies tev liels! Paldies tev! Tas arī viss!